procesa likuma 507. panta 3. daļu. Nepieciešams pārbaudīt jaunus pierādījumus tiesas debašu dalībnieks var lūgt tiesu atsākt tiesas izdošanu. Mēs neesam debatēs, mēs esam replikanti. Lai gan minētā opcija nav minēta replikas stadijā, ko reglamentē minēta procesa likuma 507. pants, tomēr nebūtu loģiski teorētiski liekt šādas tiesības ieteikt šādu rakstu lūgumu šajā stadijā, jo šādu opciju paredz arī vēl vēlāka stadija, proti apsūdzētā pēdējais vārds, kur likumā skaidri ierakstīt, ka šādas tiesības sakrīsties iztiesātā stadijā ir proti krimināla procesa likuma 509. pants. Ievērojot minēto, ir pamatot uzskatīt, ka patiesībā likumdevējs ir pieļāvis neapzinātu lobu, ko tiesības piemērot ir tieši piemērotājs, tiesa un secināt, ka teorētiski aizstāvībai ir tiesības atjaunot tiesas izmeklēšanu arī replikas stadijā, respektīvi tajā stadijā, kurā esam mēs, jo gan pirms tam, gan pēc tam likumdevējs ir paredzējis šādas tiesības. Līdz ar to nebūtu loģiski, ja vēlākā stadijā pēdējā vārdā ir šīs tiesības, tad nebūtu agrākā stadijā, kur tās piešķirumā nekā nav. Bet minētais nenozīmē, ka tiesai ir jāapmierina katrs šāds procesa dalībnieku lūgums, līdz ar to ir jāvērtē pieteiktā lūguma būtība, pamatojums un vai tas var būtiski ietekmēt tiesības uz aizstāvību. Šajā ziņā es pirmkārt nevaru piekrist aizstāvības viedoklim, kas izteikts lūgumā, ka minētās tiesības ir attiecināmas nevien uz debašu runā izklāstītajiem apstākļiem, ka tas svarīgi nozīme, bet arī replikas runā izskanējušiem argumentiem. Tieši šāds frāzes bija šajā lūgumā. Attiecībā uz jauniem argumentiem tas gan absolūti nevar būt pamats, lai pieteiktu lūgumu atjaunot tiesas izmeklēšanu. Pretējā gadījumā mēs nonāktu pie tā, ka ikviena jauna argumenta saklausīšana, kas patiesībā ir loģiski, ka tiesa debatēs procesa dalībnieki tikai šajā stadijā uzvar jaunas argumentus, ko arī neparedzēt vismaz nevienmēr. Pretējā gadījumā mēs katru reizi pie jauna argumenta varētu atgriezties tiesas izmeklēšanas stadijā, kas manā skatījumā procesu novest līdz absurdam. Bet aizstāve ar to nav aprobežojusies, aizstāve ir minējusi arī vēl citus argumentus, tāpēc es pāriešu tālāk pie tiem. Un es tālāk runāšu secīgi saistībā ar pieteiktiem lūgumiem. Tātad atjaunojot tiesas izmeklēšanu aizstāvību pirmkārt lūdzu izsaukt atkārtotai liecību sniegšanai liecinieku bijušo korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja operatīvo darbinieku Vasiļeviču un organizēt slēgto tiesas sēdi valsts noslēguma aizsardzībai. Un šis lūgums ir pieteikts ar manā replikas runā izteikto secinājumu vai vērtējumu par liecinieku līdzību, kad Vasiļevičam ir taisnība tajā ziņā, kad kuģa nogalījuma dzīves vietā iekļūšana notikusi vairāk kā vienu reizi, taču tas nenotika laika periodā no 15. gada janvāra līdz 15. gada jūlijā. Un šajā ziņā tātad ir secināts runā, ka liecinieks ir sniedzis nepatiesas liecības, atstājot atklāt jautājumu, vai tās ir apzināti nepatiesas vai aiz neuzmanības nepatiesas. Tātad pamatā lūgums tātad aicināt Vasiļevski būtībā ir pamatots ar to, ka aizstāvībai nav iespējams tagad pārbaudīt manis izteikto apgalvojumu tiesas debašu runā, patiešām vai laika periodā no 2015. gada janvāra līdz jūlijam, iekļūšana ir bijusi tikai vienu reizi. Pirms varbūt atbildēt pēc būtības, es varbūt īsumā skaidri paudīšu savu viedokli, lai varbūt, teiksim, nepārtraukt neatkārtotos un neatgriezties pie tā jautājuma, ko aizstāvīja visu laiku maļ par prokuroru tiesībām iepazīties ar operatīvo lietu. Šīs tiesības skaidri un gaiši izliek no operatīvās darbības likuma 24. pānta, 3. un 4. daļas. Ja man nebūtu šādas tiesības, knap darbinieki, kas būtu iepazīstinājuši mani ar šo operatīvo lietu, faktiski paši būtu pieļāvuši pārkāpumu. Šajā gadījumā es gribētu uzsvērt, ka vispār šeit strīda par to, vai man kā prokuroru bija tiesības vai nebija tiesības iepazīties, ir pilnīgi lieki. Un atbildot uz aizstāvības lūgumu, tātad izsaukt šo liecinieku un rīkot slēgto tiesas sēdi, vispirms es vēlētos atzīmēt,
ka patiesībā galveno pārmetumu vai galveno argumentu, ka aizstāvībai šādā veidā, ka tiesa un prokurors it kā var iepazīties ar operatīvo lietu, bet aizstāvība nevar, un tas ir vienlīdzīguma principu pārkāpums, šo ierobežojumu ir jau izvērtējusi Satversmes tiesa. Vai tiešām aizstāvība nav izlasījusi šo Satversmes tiesas spriedumu? Šī sprieduma 13.4 punktā motīvu daļā Satversmes tiesa skaidri konstatē faktu, izanalizējot normatīvos aktus, es citēju, no minētājas secināms, ka apsūdzētajiem tiek liekta pieeja operatīvās darbības materiāliem, ar kuriem prokuroram ir bijusi iespēja iepazīties, un apsūdzētais tiek nostādīts nelabvēlīgā situācijā salīdzinājumā ar prokuroru. Tātad šis ir tiesas sprieduma motīvu daļa. Tas nav citāts no kāda procesa dalībnieka viedokļa. Līdz ar to tiesa jau šo nevienlīdzīgumu jau ir izvērtējusi un paudusi savu vērtējumu, atzīstot krimināla procesa likuma 500. panta 6. daļu par konstitūcijai atbilstošu. Papildus vēlētos norādīt, ka pat ja teorētiski mēs tagad aicinām Vasiljeviču uz jaunu pratināšanu, tā nesola absolūti nekādu jaunu pienesumu patiesības noskaidrošanu. Tā būs vienkārši faktu muļļāšana, šurp jāskatā, vienkārši vārdiem runājot. Konkrētajā gadījumā es uzskatu, ka viņa pratināšana būtu pilnīgi bezjēdzīga, jo pirmkārt, ja mēs paraugāmies, ko tad viņš liecināja iepriekš, pats Vasiljevičs faktiski bez operatīvu materiālu uzrādīšanas daudzos gadījumos arī nevarēs sniegt precīzi atbildi. Otrkārt, liecībās viņš norādīja, ka visam ir jābūt dokumentētam operatīvās lietas materiāls. Tas nozīmē, ka patiesībā no viņa liecībā izriet, ka galvenais izziņas avots tik un tā ir un paliek operatīvā lieta. Un pat ja viņš pratināšanā varētu būt uzrādīti kādi dokumenti, neko vairāk pateikt to, kā redzams tajos dokumentos, patiesībā viņš arī nevar. Tas, ko liecināja Vasiljevičs, un tas, kas ir atrodams operatīvās lietas materiālos, tiesai un pārējiem procesa dalībniekiem ir labi zināms. Tāpēc nepamatots aizstāvības apgalvojums, kā atkārtota nenopratināšana, nedos iespēju tiesai pilnvērtīgi izvērtēt, kāpēc liecinieku liecību neatbilst materiālā. Aizstāve arī pieteikusi lūgumu šajā sakarā rīkot slēgtu tiesas sēdi, lai dotu iespēju uzdot šos jautājumus. Ja izolēti pat vērtējot šo te lūgumu, šis lūgums arī juridiski ir neiespējama. Tāpēc pat, ja kāda iemesla dēļ Vasiljeviča pratināšana tomēr varētu tikt atzīta par nepieciešamu, to nevar rīkot slēgtā tiesas sēdē, piemērojot to procedūru, ko piemērojas aizstāv. Tas juridiski nav pieļaujams. Saskaņā ar likumu par valsts noslēpumu 12. panta 5. daļu, kur sīkāk ir reglamentēts jautājums, kādos gadījumos var ļaut procesa dalībniekiem iepazīties ar valsts noslēpumu, parakstot saistību rakstu, pēdējais teikums noteikts. Šāda kārtība, ja tas nepieciešams, ir attiecināma arī uz personām, kuras iesaistītas krimināla procesā, kurām ir tiesības iepazīties ar kriminālas materiāliem, ja tā saistīta ar valsts noslēpumu. Piebilde šajā normā, ja tā, respektīvi krimināla procesa saistīts ar valsts noslēpumu, attiec tikai uz tādiem krimināla procesiem, kuru materiālos ir iekļaut valsts noslēpumu saturoši dokumenti. Šāds tulkojums praksē šādi vienmēr ir piemērots, un es to arī noskaidroju, konsultējoties arī pirms šīs dienas tiesas sēdes arī par ģenerāla prokuratūras īpaši pilnvaroto prokuroru nodaļas virsprokuroru Ingemāru Masāļski, kurš ļoti labi pārzina visus šos jautājumus. Tātad patiesībā tas, ko piedāvājusi aizstāvība, ir veikt tādu procedūru, kas praksē pirmkārt nekad nav piemērota un arī netika paplašināta, piemēroja, interpretējot šo tiesību normu. Ja mēs redzam, mūsu lietā nav nekāda valsts noslēpuma saturoša dokumenta, un tāpēc valsts noslēpuma 12. panta 5. daļu piemērot nevar. Tik tāds par liecinieku